go at less than 6. Micic keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micic rises. If it goes, he'll win it! Vasilija Micic with the trojka in Belgrade to win the semifinal here! Esiet sveicināti podkāstu Eiropas klausītāji. Atgriežamies jūsu straumēšanas platformās un YouTube pēc nedaudz vairāk kā mēneša pārtraukuma, kamēr viens no mūsu ierastajiem kolēģiem Norberts ir atpūšas ceļojumā Itālijā un gaida jaunu līgumu basketbola frontē. Itālijā. Visdrīzāk, ka nē, tomēr, bet iespējams arī tur. Tikmēr mums ir viesis, ar mani joprojām ir ierastais kolēģis Valsts Nikitins. Un šodien parunāt par Latvijas izlases un olimpisko kvalifikāciju mums ir pievienojies viens no Latvijas zinošākajiem basketbola prātiem, Andrejs Siliņš, kurš arī podkāsta Musēji ārzemēs autors. Čau, Andrej, čau, Valt. Čau. Pavisam iesākumā par olimpisko kvalifikāciju viens tāds jautājums. Kā jūs skaidrotu to, ka ir tik daudz spēļu, kur pēc sajūtām komanda, kurai vajadzētu uzvarēt ar 20-30 punktu pārsvaru, zaudē vai arī ļoti spraigi galot? Viena no tām Latvija-Filipīnas, kur bija pat -26 kādā brīdī. Pēc tam tajā pašā vakarā sekoja Lietuva-Kotdivuāra, kur tikai spēles beigās lietuvieši izlīda. Tāpat Kamerūna, Brazīlija, gribētu teikt, ka bija tāda spēle. Horvātija, Jaunzēlanda, tur nav varbūt tik liela tā līmeņa atšķirība, bet tu visticamāk sagaidi, ka Horvāti tāpat uzvarēs. Spānija, Angola, 8 punktu starpība, 3. 4. ceturtajā tikai +6 bija. Un Slovenija, Horvātija, te arī varbūt ne tā līmeņa atšķirība, bet vairāk tas ka tur arī 4. ceturtajā bija +29 Horvātiem. Man personīgi liekas, ka lielākā daļa no šīm spēlēm, ko tu nosauc, tas bija tieši otrajā dienā. Un lielākā daļa, man liekas, arī no tiem upsetiem, vai gandrīz upsetiem bija pret tām komandām, kas spēlēja back-to-back. Gan Latvija, Filipīnas bija tas pats, tāpat arī Lietuva, Kotdivuāra, Spānija, Angola. Un vēl par to pašu Angolu var minēt, ka viņi ar to Spāniju nospēlēja. Tur bija laikam tad 8 punktu starpā tajā viņa pirmajā spēlē. Un pēc tam vakardien vēl Angola pamanījās Libānai zaudēt. Un Libānu mēs visu pasaules kausā redzējām. Tur tie paši izpildītāji arī spēlē. Tur nekas jauns nebija. Tur nekas superīgs pieslēgts. Un es nezinu, varbūt spēlētāji, man liekas, nav spēļu ritmā. Varbūt pēc sezonas arī visi atbrauc ļoti dažādās formās. Daži, kam sezona beidzās martā, daži, kam beidzās jūnija vidū. Un es nezinu, varbūt nav gatavi 2 dienas pēc kārtas nospēlēt augstā līmenī. Jo arī tomēr tas sagatavošanās cikls nav tik garš šeit. Pasaules kausa jau tomēr tika nospēlēts tur, es nezinu, 7 līdz 10 spēles, un kā kur komanda izvēlas. Šeit, es nezinu, vai kāds vairāk 2 vispār spēlē. Un tie, man liekas, kaut faktori, kas ietekmē kopumā. Jā, es īstenībā ļoti piekrītu visam, ko Valts uzskaitīja. Protams, tur jau ir arī kaut kāds psiholoģiskais faktors slēdzās klāts. Būsim godīgi, arī Latvija pret Filipīnām. Es domāju, ka tur pietiekami skaidri Dairs arī pēc spēles intervijā pateica, ka vienkārši nebija gatavi, nebija noskaņojušies. Tas ir tāda lirika, it kā basīši, bet mēs visi, kas esam spēlējuši basīti turbo līgās pat, mēs ļoti labi zinām, kas notiek tad, kad tu iesildoties redzi, ka pretinieks tur met trojciņu kā futbola autu, bet beigās viņam spēles laikā sāk krist ar metienu. Un ir grūti, ja tu neesi gatavs uzreiz no paša sākuma, tad ir grūti pēc tam tikt atpakaļ. Tā tas vienkārši ir. Man liekas, ka tas kaut kādā ziņā arī ir faktors. Bet arī visi tie faktori, īpaši par formu spēlētāji, tas noteikti jāņem vērā. Tā kā, jā. Filipīnas tādā ziņā pat varētu būt laikam potenciāli vislabākajā spēļu ritmā, jo viņiem vēl 20. vai 21. jūnijā bija tā pēdējā fināla spēle, pēc kuras viņi uzreiz sāk gatavoties. 4 dienas vēlāk pārbaudas spēle pret Turciju, 7 dienas vēlāk pārbaudas spēle pret Poliju, bet viņi, piemēram, Rīgā, viņi praktiski vispār netrenējās. Tajā spēles dienā
Viņiem bija 10-15 minūšu treniņš tikai arēnā. Viņi ļoti laicīgi notinās. Un vēl kas, ko es pēc tam atkārtojumā ieslēdzu studiju, un Mārtiņš Gulbs diezgan asi viņus kritizēja, ka tas nesot nevienā vietā normāli, ka viņi iznāca uz spēli iesildīties tikai 15 minūtes pirms. Nu, skaidrs, ka viņi bija arī iepriekš tur pamētāti pastaipīties, ja, bet tā uz tādu, kā tur arēnā klātienē šis te informators to prezentē kā Nike komandas oficiālo iesildīšanos, tad uz šo te viņi ieradās tikai 15 minūtes pirms spēles, un tur arī jau vismaz mediju tribīnē jau izskanēja pāris versijas, vai filipīnieši nav sajaukuši kaut kādu spēles laiku. Jo, zin kā, Filipīnās tomēr viņi ļoti seko līdz tam NBA piemēram, un tad varbūt tur ir tā, ka tas game clocks rāda, ka sākās pēc 15 minūtēm, bet patiesībā sāksies pēc pusstundas, jo vēl kamēr viss izsauks. Bet nu, tas tā vairāk. Bet šeit tas īstenībā arī varbūt tur vienkārši atšķiras nedaudz mentalitāte, jo par tām pašām Filipīnām, kur teica, ka viņam tikko beidzās sezona, tur jau vispār tā principā priekš mums cita pasaule, tur jau arī nav īsti tā viena forša sezona, tur tomēr visi, kas ir, es domāju, visi ir kādreiz pasakojuši Filipīnu līgai, visi zina, ir Governors Cup, ir Filipīnu Cup un kā bija Commissioners Cup, man liekas, ir trešais. Jā, un tie visi tur, nu, viņiem pilnībā cits ritms. Viņi arī tomēr spēlē 4x12 savā turnīrā, tā kā viņam šī tāpat tāda pauze nedaudz pēdējās viņam varbūt varētu tā teikt. Varbūt viņi uz Olimpisko bija aizgājuši sākumā. Arī var būt, jā. Nē, bet īstenībā būtu interesanti paprasīt, vai tas ir, es nezinu, jūs esat skatījušies Filipīnu spēles citreiz? Ir sanācis vidusskolā, īpaši, kad bija kāda garlaicīgāka mācību stunda, tad sanāca pasakot Filipīnu čempionātam, tāpēc es tā apzinos. Nē, es domāju, Filipīnu izlases, jo varbūt tas ir kaut kāds tur, tā viņi dara vienmēr, es nezinu. Par iesildīšanos tieši. Man liekas, viņš bija nedaudz laicīgāk vakardien pret Grūziju. Vakar bija kaut kāds 26, 27 minūtes, jā. Viņiem kāds paprasīja. Vai pateica, ka drīkst ātrāk nāk? Nē, bet tas vispār ir interesanti, jo sanāk tā, ka viņi šajās 2 dienās, kurās viņi arī izcīnīja uzvaras, sanāk, ka bija Latvijas spēle, pirmā bija otrdienas vakarā, un tad otrdienas vakarā viņi sēdēja tajā komandām atvēlētajā vietā tribīnēs ar alus glāzēm un uzkodām, un tas viņu komandas video džeks, viņus tur filmēja, kā viņi dzer alu un ēd free kartupeļus un ļoti priecājās par to visu. Un tad vēl treneris pasaka, ka viņi gatavojās FIBA Āzijas kausa kvalifikācijai, tāpēc nav Clarksons. Tad nākamajā dienā viņi patrenējās 10-15 minūtes, un pēc tam vēl sanāk vakardien atceļ to rīta treniņu, sanāk, ka viņi ir uzvarējuši 2 Eiropas izlases, ko viņi nebija izdarījuši 64 gadus. 2 dienās pēc kārtas, praktiski bez nekādiem treniņiem, vēl pa vidam drusku aliņu iedzerot. Bet, zin kā, ok, mēs skaidrs, ka gribam, lai Latvija uzvar turnīru, bet ja Latvijai neizdosies uzvarēt, man nekas nebūtu par to, ja Filipīnas uzvar un aizbrauc un ar šitādu stāstu. Nu tā, mazliet paflirtējot ar sportu nozīmi vispār kā tādu. Bet es nevaru teikt, ka es viņiem pagājušajā gadā pasaules kausā ļoti daudz sekoju. Sanāca kaut ko redzēt, kur bija tā rekordspēle, neatceros, pret kur komanda tas bija, kur viņiem tie 50 cik tur tūkstoši sanāca arēnā. Vai tik nebija pret Ameriku? Pirmā spēle, jā. Jo es zinu, ka Ameriku viņi paņēma kā to valstu līdzi sev izlozē. Nu, es gribētu apgalvot, ka Clarksons ir tas, kurš viņiem tur visu vilku uz leju. Teiksim, viņš neiedarās tajā sistēmā, viņš ļoti daudz cenšas aizrauties ar kaut kādām individuālajām darbībām, izmet tur pa 25 metieniem spēlē. Skaidrs, viņš arī iemet ļoti daudz, bet ar tādu komandas basketbolu viņi ir krietni spēcīgāki, un tur tad pie tāda Clarksona pazūd tās varbūt kaut kādas labākās pārējo īpašības. Šeit viņi var parādīt visu to savu labāko, un pretinieki ķer galvas, nesaprotot, ka mazajiem spēlētājiem garais no muguras nekliedz, tur labā vai kreisā, vai tur, nu, un tev gatavojoties nav tur jāsako līdz kādi coverage jāizmanto pie konkrētā pick and roll, un tev jāgatavojas pavisam savādāk šādam pretiniekam, uz ko daudz nav gatavi, man liekas. Nu tā, ka tas tā ļoti pārsteidz komandu. Nu redzēsim, kā viņiem ies 4 spēļu turnīrā, jo viņi tomēr spēlē ar īsu soliņu, nu ar maz spēlētājiem. Un no otras puses, acīm redzot, ir labā formā ar visu iepriekš minēto iemeslu dēļ.
sākot jau ar 4x12 minūšu sezonā spēlēm un milzīgā karstumā trenēšanos un spēlēšanu. Tā kā, nu redzēs, jā, es domāju, ka, jo pēdējā ceturtdaļa pret Latviju, nu, viņi bija pilnīgi gēsti, viņi tā kā vilkās pāri laukumam. Mēs vienkārši to nespējām izmantot. Tā kā tas būs ja viņi tiks līdz 4. spēlē vai kaut vai jau 3. spēlē. Nu, skaidrs, ka tagad ir kaut kāds laiks tur atpūsties, bet varbūt tas arī var spēlēt kaut kādu faktoru. Nu, kā tu vērtētu viņa izredzes pret Brazīliju? Nu, es nezinu, man liekas, ka viņi ir tāda neprocīga komanda. Brazīlija ir tāda klasiskāka, nu, tāda modernāka komanda, teiksim tā. Atkal būs tāda stila sadursme. Es domāju, ka. Bet, nu, viņiem nebūs tik liela, protams, pārsvara. Nu, tur zem groza noteikti. Kāds bija pret Latviju. Es nezinu, es tomēr laikam sliecos vairāk uz Brazīliju un to, ka nu, viņi var uzvarēt tur vienu, redzam, var uzvarēt arī 2 Eiropas komandas, bet nu, ar visu to, ka tur, nu jā, kāda bija tā otra Eiropas komanda, par to arī mēs varam parunāt, bet jebkurā gadījumā nu, man šķiet, ka tādā ilgtermiņā jau visam vajadzētu sastāties pa vietām. Nu, ja mēs pieņemam, ka šāds turnīrs šobrīd 3 spēļu garumā ir saucams par ilgtermiņu. Nu, ka 3. spēli pret tādu moderni klasiskāku vai klasiski modernā komandu tomēr viņiem varētu būt sarežģīti uzvarēt. Jo arī Brazīļi tomēr būs tagad jau redzējuši daudz vairāk nekā es pieļauju, ka viņi ir iepriekš skatījušies un pētījuši Filipīnu. Man liekas, Brazīļiem tā man sajūta, viņi principā lielākais klupšanas akmens pat viņiem pašiem savā komandē ar 51. numuru viņi spēlē Bruno Caboclo. Un es domāju godīgi, ka tas var, ja es būtu Filipīnu treneris, tas būtu viens no pirmajiem uzdevumiem viņu dabūt ārā pēc iespējas ātrāk. Un es godīgi domāju, ka Fajardo laikam bija tas garais, tas lielais, spēcīgais. Viņš to varētu izdarīt, jo Caboclo jau pret Kamerūnu viņš bija, 10 sekundžu attālumā no tehniskās piezīmes. Viņš bija ļoti neapmierināts, ka pret viņu kāds atļaus fiziski spēlēt. Un man personīgi tie Filipīnu garie, it īpaši Fajardo, liekas ļoti fiziski. Un es nezinu, tur ir iespējas. Varbūt arī, es nezinu, vēlreiz mēģināt zonas aizsardzību likt virsū, kas pret Grūziju ļoti labi strādāja. Un man liekas, tāpat Brazīlija, gluži Kamerūna nebija tā, ka varēja visu iekšā samest. Un visas iespējas. Ja vēl Justins Brownlijs atkal var samest vēl vienu 30 vai gandrīz 30, tad es domāju, visas durvis vaļā tāpēc. Bet es domāju, ka pret to zonu Brazīlijai vajadzētu vismaz uz papīra klāties vieglāk, jo, manuprāt, viens no Grūzijas lielākajiem klupšanas akmeņiem ir tas, ka viņiem bija, teiksim, tam garajam galam neatbilstošas kvalitātes mazie. Un ok, Andrunikašvili spēlē tur ACB līgā, bet viņam tā loma nav diezko liela. Un tad ir paņemts tāds Tomasons, kurš, manuprāt, ir tikai tīrs metējs. Viņš pilnīgi neveido neko, un pret tādu zonu arī viņš varbūt mēģina vispirms atrast sev metienu, bet viņš tā kā saprot, ka tā nav lieta, kas ir uzreiz jādara, un tad viņš tā mākslīgi mēģina meklēt tās piespēles, un tur rodās kaut kādas kļūdas, un filipīniešiem arī tas, ka viņi ir samērā gari un labi, Soto bija notraumējies un nepalīdzēja, bet viņi tur vairākās reizēs, tīpaši, kad Grūziņi mēģināja kaut ko sasteigt, izdevās viņiem aizskat šīs kaut kādas piespēles ar to zonu un pilnībā izjaukt jebkādu ritmu uzbrukumā, un tad vienīgais, kas Grūziņiem palika, bija vai nu Toko vai Mamukelašvili caurgājiens, kur atkal apakšā bija kāds, kas sagaida, un tad tur jāsanāca pilnīgs fiasko Grūziņiem. Nu jā, nevarēja iemest pat savā grozā. Nevienā nopietnē negāja iekšā, neko nevarēja. Bet viņi jau, es piekrītu, gan tas, ka tie mazie vārdi, man arī, es nezinu, nenormāli kaitināja, piemēram, pret to zonu, ka viņi pat tiek ķīpa garām, tā kā tiek iekšā soda laukumā, un tev galvenais uzdevums izmest tā kā normāli kīkaut, un tad viņi met viņu kaut kur kosmosā, es nezinu. Viņa baigot trajektoriju met, jā. Nu jā, un tur viss tā. Nu, tie Grūziņi tiešām ļoti pelnīti godīgi.
lido atpakaļ uz Tbilisi, jo nu, viņi bija vēl pēc tāda sākuma, kur es gan domāju, ka tas sākums godīgi bija vairāk uz pašu slikto Filipīnu fonu, nevis to, ka viņi bija tik fantastiski. Un nu, tad tāpat pamanīt, ka nolaiž to visu. Nu jā, Nē, diezgan Filipīnas iznāca, Cik nopietns ir Soto savainojums? viņš ir hospitalizēts, viņš ir slimnīcā. Ok, tad viņš nebūs. Nu, viņam rentgenu taisīs, un nu, es domāju, ka viņš nebūs jūtīgi. Jo nu, tas izskatījās ļoti slikti. Tur sanāca tā situācija tāda, ka tā kā Tomasons kaut kā, tā kā paklupa un iegāja ar ķermeni viņam tā kā kājās, un viņš tā kā krīt uz priekšu, un bija tāds mēģināja vēl bloķēt, un Soto jau bija nokritis, un bija tāds ar visu ķermeni uzkrit virsū Soto, kurš, nu, viņš jau tā ir diezgan tāds... Talūz uz pusēm, jā. Nu, principā, jā, viņš tāds kalsnes miesas būvs, un tad nu, bija tāds arī, varbūt nav tāds platākais, ja, bet viņš, viņš, nu, tur ir ļoti, ļoti sāpīgi tas izskatījās. Viņš arī ilgāku laiku tur gulēja uz zemes, un arī arēnas, tā kā turnīra ārsts pieslēdzās. Un, jā, bet it kā pēc tam viņš ričuku mina un palika uz soliņa, bet es redzēju, ka pēc spēles viņš it kā uz slimnīcu tika aizvests, un it kā esot slimnīcā. Jo tas viņiem varētu būt. Jā, jo man liekas, ka Filipīnas, nu skaidrs, ka viņi tāpat to Gruziju vinēja, bet varbūt tas bija Gruzijas vājuma dēļ, bet nu, Filipīnas bez Soto tas ir liels iztrūkums viņiem. Nu, vismaz tas, kā viņš nospēlēja pret Latviju. Viņš tur izskoloja FS miljonu spēlētāju. Tā kā tur bija kaut kādi uzplaiksnījumi no KP highlightiem saskatīti. Nu, tas ir ļoti liels mīnus arī, manuprāt, tāpēc, ka tas, ko tu jau minēji, kā viņi izskatīsies 3 spēlēs 4 dienās un 4 spēlēs 5 dienās, tad sanāk tā, ka viņiem, principā, garajā galā paliek tikai Fajardo, kuram ir 34 gadi. Nē, vairāk, ne? Viņš nav 37. Bija 34. Nē, 89. Ok, jā, 34. 34, jā. Un Džapets Agilers, kuram ir 37, man liekas. Tad es sajaucu viņus, tad Agilers. Jā, un vēl laikam Karls Tamajo bija, bet nu, viņam niecīga loma tā kā, un ja tev ir 2 garajiem pieredzējušajiem jāturpina iznest viss tas sloks, es domāju, tas nekādā veidā nepalielina viņa izredzes, un tur viss tikai un vēl vairāk būs atkarīgs no Brownlee, kurš arī vairs nav, teiksim, pats jaunākais. Bet, piemēram, tādos dueļos pret varbūt savas pozīcijas spēlētājiem Latvijas izlasē, kas arī ir viena no pieredzējušākajiem mūsu izlasē, tieši viens konkrēts Džeks Jānis Tīm, tur viņš šajos dueļos diezgan pārliecinoši izskatījās labāk. Ja mēs jau tā varam pieķerties Latvijas-Filipīnu spēlē. Droši vien, ka jāpieķerās. Tur Gruzija, tur nav ko daudz runāt. Nu, vēl droši tev sagatavot pierakstīju. Nē, man ir, ja godīgi, es vakar skatījos atskatu, man tad puslīdz chronoloģiski, un tā, es domāju, var sākt jau ar 1. ceturtdaļu. Es varu uzreiz iestarpināt ar jautājumu, ja? Līdz kuram brīdim jūs ticējat? Jo es tā kā līdz tam 4. ceturtdaļas sākumam, kad bija vēl kaut kāda drusku -11, es tā kā ticēju, bet tā kā aizgāja līdz -26, tad man iehitoja tā realitāte. Man bija 2 momenti. Tad, kad es sāku domāt, ka sūdi ir, tas bija tas bazērs 1. ceturtdaļas beigās, jo nu, mēs sākām nekādi, viņi sāka normāli, labi, trāpīja savus metienus, un tad visam vēl uzlika tādu skaistu punktu, ja bija izsaukuma zīme pašās beigās. Tad man tāda pirmā sajūta līmenī bija tā, ka, nu, šodien būs smagais. Un otrais moments bija pašās beigās, kad 5 minūtes līdz beigām, kad bija tāds potenciālais lūzuma brīdis, ko mēs neizmantojām. Tur strēlnieks aizmeta garām, Tīmu nobloķēja. Šmits garām gainā pazaudēja bumbu. Un tur bija kaut kādi 11 laikam punkti palikuši, jā? Vai 9? Jā, tur bija tuvu jau, un tad bija tas, kur mēs nevarējām to izšķirošu. Un tur bija tas lūzuma brīdis potenciālais, bet mēs viņu vienkārši nepaņēmām. Un tad pēc tam bija skaidrs, ka, nu, tur, jā, tas bija diezgan vēlu, bet es tā kā, nu, varu teikt, ka es diezgan ilgi tad arī cerēju vēl pēdējā ceturtdaļā, tomēr tā, ka viņi tā lēnām pienāca, bet tas notika pārāk lēni un tad neizmantot tās iespējas, un tad jau bija skaidrs, ka nebūs.
Pats sākums bija ļoti cerīgs 4. Tur bija 5 punkti kaut kādā pusminūtē. Bija tīmas trīnis, un uzreiz bija kaut kāds ātrs turnovers, man liekas, un bija 2 punkti vēl. Tā kā tas man arī drusku kā atgriez to cerību, bet un tiem filipīniešiem kaut kā beigās radās atbildes uz visu. Ziniet, kā, ja mēs tā statistikā skatāmies, mēs jau bijām pārāki visur izņemot trojciņu un sodu laukumu. Nu tā ir pēc cipariem. Bet skatoties. tās arī ir tās viņa Tas ir spēcīgās vietas, kur viņi piepako to jā. sodu laukuma aizsardzībā, un mēs nevarējām neko trāpīt. Bet viņi meta 45% trojku, kas ir, es pieļauju, ka, arī, es nezinu, kāds viņiem, es neesmu sekojis Filipīnu izlasēji pastiprināt. Es nezinu, vai viņi tā met ikdienā vai nemet. Bet mums tā spēle ļoti daudz veidojās caur perimetru metieniem tieši. Un, ja mēs tur trāpījām mazāk kā katru sanāk 4, tad, tā jau bija recepte tam, lai sanāktu tur sūdi. Tā par tiem pašiem Filipīniešiem spriežot, tā jau laikam nav nekāda beigās apstākļu sakritība, ka viņi samet, jo pret Grūziju viņi pat vēl labāk meta, bet mums vēl tā, viņi ir relatīvi mierīgi. Man liekas, pret Grūziju bija pat virs 50%, ja es tagad neko nejaucu. Un tur bija ļoti labi atkal. Bet Bija kaut kāds 13-23, man liekas. Jā, tur bija tiešām ļoti iespaidīgi. Pret mums bija, man liekas, nedaudz zem 50, bet tāpat, laikam tad varējums. Bet tad par pašu spēli jau, es teiktu, principā tā pirmā ceturdaļa jau visu diezgan labi iedeva toni, ja es tā varu izteikties. Aizsardzība bija, katastrofāla. Un es laikam gribētu, bet, diemžēl, izcelt abus garos spēlētājus. Jo tieši spēles sākumā Šmīts ar Čāvēru, viņi abi kopā, es teiktu, ka viņi veiksmīgi zaudēja aptuveni 90% no savām divcīņām. Gan nesaprototies, gan arī, es nezinu, ka vienkārši kādu iespiež iekšā vai piemāna, tā teikt, tautas valodā. Un tas bija, man personīgi pat pārsteigums, cik slikti tas bija. Pēc tam vēl Šmītu ar Čāvēru nomainīja Lāzers ar Meijeru. Tas bija, un pēc nekas neuzlabojās godīgi. Bet jau, es teiktu, jau pirmajā ceturtdaļā viena lieta, kur man liek saprast, ir tā nākotnē. Ja mēs spēlējam vēl pret Filipīnām, teorētiski finālā, ja mēs paši uzvaram, viņu uzvaram, Jānis Tīma nedrīkst sekt to Brownlee. Nekādā gadījumā. Labrīt. Un tas man liekas īpaši bēdīgi. 36 gadu vecam spēlētājiem, tu nevari viņam kājās tikt līdzi. Jā, bet tur bija moments, ka Rodions bija malā ar 4 piezīmēm. Nē, tas jau bija pārējie 4 laukumā vairāk. Viņš jau sākumā Tīma iznāca laukumā, nomainīja Rodionu. Tīma pirmais nāca uz mājiņu, kā trešais savā pozīcijā. Jā, un Brownlees viņu vienkārši aizgāja garām. Labrīt, kas notiek? Jā, bet man liekas, ka es neesmu drošs, ka Banki turēsies pie šīs schēmas, ko viņš ir līdz šim darījis, ka Tīma nāk uz mājiņu pirmais. Un es drīzāk teiktu, ka Strautiņš tur varētu būt viņa vietā. Nē, es piekrītu, jo tas īstenībā jau man personīgi likās, ka, ja tu spēlē pret Grūziju, šī doma, ka Strautiņš ir vienkārši labāks nekā Tīma. Man personīgi tas jau tad bija skaidrs. Tas bija skaidrs. Tas bija skaidrs jau pirms 2. Es vairāk viņš jau tajā spēlē izķērs slikti, un šodien ne vakar pret tām Filipīnām, nebija labāk. Un Strautiņš tāpat bija labāk. Es nesaku, ka Strautiņam bija laba spēle vai to, ka viņš visu darīs lieliski. Es vienkārši to, ka viņu ka, es nezinu, kā formālā viens piloti konkurē, tad mums šeit 2-3 numuri savā starpā komandas biedri. Es teiktu, ka Strautiņš ir šobrīd galvas tiesa pārāks, būšu godīgs. Jā, bet man liekas, ka Banki tur mazliet arī ķīmiķo tā, lai tam tīmam atrast kaut kādas minūtes un vieglāk tev ir uzlaist sākumā Džeku nekā pēc tam. Tas arī nav tik izšķiroši. Mēs jau atceramies, kas ar pašu Rodionu notika. Protams, viņš bija jaunais un tas bija cits status vispār. Viņš toreiz pret Ukrainu sāk pie vecvagara, un tad tur Mārtiņš Lauva ņēmās Twitterī. Bet tas, man liekas, arī no trenera tādas filozofijas droši vien ir atkarīgs. Viņš jau Banki baigi viltīgs. Viņš jau tur, es biju pārliecināts, piemēram, ka viņš Žagars sūtīs laukumā 2. puslaikā, ka Žagars sāks bez mazai 2. puslaiku.
Beigās tā arī nebija, jo tas būtu, varbūt, savā ziņā raksturīgi bankai kaut kādi šādi gājieni, tam līdzīgi gājieni. Jo arī ļoti prasījās tas Žagars. Un līdz ar to, bet atgriežoties pie Tīmas, tad man liekas, ka varbūt arī tāpēc viņu šajās spēlēs laida pirmo uz maiņu. Bet tagad, kad tā likme ir lielāka, es pieļauju, ka tas atkal varētu pamainīties. Bet fig viņi zina. Nekad nevar zināt par bankiem. Rekur iestarpināšu nedaudz par bankiju viltīgumu. Jūs ticat, ka Žagars ir savainots? Jo ir kaut kādas lietas, neteikšu uzreiz publiski, ja, bet ir kaut kādas lietas, kas liek domāt, ka tās ir paslēptas. Nē, es nezinu, vai pārspēles. Es domāju, ka tur vienkārši viņi pirms spēles tas ir sarunāts. Jo, kā Zoriks, piemēram, pret Grūziju, tad bija nevarēja spēlēt, un tad tur pēkšņi viņš varēja nākamajā spēlē būt viens no diviem, tad otrajā pēkšņi Žagars nevar. Es domāju, ka bija sarunāts, ka viņi. Man interesē, ko viņi darīs uz izšķirošākām spēlēm, jo es neticu, ka kāds no viņiem sēdēs vienkārši. Es domāju, ka viņi visi trīs varētu spēlēt, jā. Es dzirdēju par Zoriku. Un drīzāk, Par Zoriku dzirdēju, ka viņš pirmajā spēlē viņš nebija lietas kursā, ka viņš nespēlēs. Viņš esot bijis diezgan dusmīgs, ka pat pie plus 20 viņš netiekot laukumā. Nē, tas arī man personīgi bija lielākais pārsteigums. Tie ir tā skatoties, tas īsti. Es nezinu, jo arī paslēpes bankī spēlēja. Jo nākamajā rītā pēc tam izlases treniņā bija no rīta, un tad treneris Gailīts teica, ka Zoriks šodien daudz spēlēšot, un tad es arī tajā brīdī aizdomājos par šo schēmu, ka mēs izmantosim 2 no 3. Un es saprotu, ka Žagars nesen atgriezies no traumas, varētu nespēlēt back-to-back, bet tā mana likme bija uz to, ka Strēlnieks nespēlēs, jo tomēr viņš ir pieredzējušākais. Viņam arī tā trauma vēsture ir tāda, kāda ir, un viņš arī vakar bija tā kā otrais. Un tad, man likās, ka Žagars tāds stabils pirmais, kas laikam tik un tāpat būs, arī tad, kad viņš atgriezīsies, bet ka vienkārši Zoriks samainīsies ar Strēlnieku principā vietām, bet tā nenotika. Es domāju, ka viņi visi trīs spēlēs. Zoriks kopā spēlēs ar kādu no viņiem. Un arī īstenībā Strēlnieks var kopā ar Žagaru spēlēt. Es domāju, ka tas būs, un tad drīzāk, ka Tīma varētu izkrist pavisam no rotācijas. Jo viņš tomēr kā trīs spēlē, kā ārējais spēlē šīs spēles. Un, bija momenti, kur, man liekas, negribu tā apgalvot, man liekas, pret tām Filipīnām otrajā puslaikā arī bankī drusku varbūt krita, negluži panikā, bet ķērās pie tādiem pēdējiem salmiņiem, jo principā līdz tam otrajam puslaikam mēs nebijām nereiz redzējuši, ka mums ir divi saspēlnieki aizsargu pozīcijās. Tagad bija gan Strēlnieks, gan Zoriks kādā brīdī, un bija arī otrā galē, bija Dairs un Lomiks. Jā, bet vienā brīdī pašās beigās, bet tas jau bija tiešām pēdējā minūte, kad bija vispār 3 mazie ar Lomiku. Tā kā Štelmhers kādreiz Ventspilī laida ar Jahoviču, Lomiku un, kas tur bija trešais, neatceros kaut samīts. Tā kā, jā, viņš kaut ko tur meklējās, bet viņš neizmantoja pēdējo salmiņu, jo pēdējos salmiņš palika nepiecels no soliņa. Tādā ziņā, ok, jā. Jā, piekrīt, jā. Un vēl kas man iekrita acīs tā, ka ja parasti vienmēr ir tā, ka, teiksim, pirmajā puslaikā vienmēr ir tāda plašāka rotācija, kas ir pieņemama, kas ir normāla, tad otrajā puslaikā, īpaši pie tādas spraigākas spēles, vienmēr ir bijusi tā sajūta, ka bankī atrodos kaut kādus 7, maksimums 8 džekus, ar kuriem viņš norotē, kam viņš uzticās, kas ir tādi vadošie spēki konkrētajā spēlē. Atceramies arī pasaules kausā, teiksim, ir bija situācijas, kur, piemēram, nosacīti pirmais spēku uzbrucējs izlasē Rolands Šmits ir ticis pie ātrām 3 vai 4 piezīmēm. Bankī neraustās viņu atsēdināt. Un viņš arī nosēž to spēli līdz galam, principā. Man liekas, tas vai tik pret Spāniju nebija. Vienā no spēlēm bija šāda situācija. Tad šī bija tā spēle, kuras pirmo reizi, man liekas, redzēja, ka viņš neatrada līdz galam tādu konkrētu line-up. Jo, piemēram, tas pats Tīma nosēdē principā visu 3. ceturtdaļu malā, tad viņš tiek iesaistīts 4. sākumā, dabū pretinieku treneris ceļ rokas gaisā un rāda izolāciju katru reizi pret viņu, un tad viņš tiek nomainīts. Tad šīs te jau minētās mazo spēlētāju maiņas, kur beigās vēl Lomašs ir pa 3. Es domāju, ka tā bija arī viena no lietām, ka neizdevās beigās. Un Mareks arī, piemēram, nespēlēja vispār otrajā puslaikā. Skaidrs, ka viņam bija 3 piezīmes, bet tāpat bankī neizvēlējās viņu sūtīt atpakaļ. Un beigās netika, manuprāt, atrasts neviens tāds konkrēts piecinieks, kas nestu kaut kādu rezultātu. Brīžiem bija sajūta, ka tas varētu nākt ar Strēlnieku,
bet arī viņam bija kaut kāda, tas, ko Andrejs jau minēja tajos brīžos, kad šķīta, ka mēs varam izdarīt to kaut kādu lūzumu, tad arī viņš bija viens no tiem, kas nolika garām, diemžēl. Jā, diemžēl. Bet es vismaz gribu aprakstīt vienu darbību virkni, kas, manuprāt, visu šo spēli ļoti labi raksturoja. Notika pirmā puslaika beigās, 30 sekundes pirms beigām sākās. Notika 4 lietas, principā, pēc kārtas. Pirmais ir aizsardzībā. Dāvis Bērtāns izvēlas, kad palīdzēt no stiprās puses. Mēs ielaižam 3 punktus. Paralēli šim visam otrā lieta. Mūsu izlases kapteinis Dairis Bērtāns kā loģiskāko risinājumu cīņā par atlikušo bumbu izvēles jāapķers pretiniekam ap kaklu, jo nu ko vēl var darīt. Tā, protams, nesapratis kā piezīme loģiski. Un pēc tam vienai labā lieta, Rodions izprot uzbrukumu piezīmi uzreiz principā. Un pēc tam šīs pats Rodions 5 sekundes vēlāk dabūt tādu, izteikti stulbu tehnisko piezīmi. Un es teiktu, šis kopumā īstenībā raksturo šo spēli vairākās ziņās. Pirmkārt, ir viena laba darbība un 3 sliktas tam pa virsmu. Otrkārt, uzreiz, kā mēs izdarām kaut ko labu, tā vajag 5 sekundes vēlāk kaut ko izdarīt tā, lai viss atkal ir tur, kur mēs bijām. Un tā kopumā par pašu spēli, es teiktu, snieguma ziņā. Man liekas, ļoti izteikti bija daudz tādu kļūdu, ko es varētu nosaukt par, es nezinu, vai koncentrācijas kļūdu, vai es to, ka nenovērtējām, vai es nezinu, kā, jo bija gan tādas muļķīgas piezīmes, avantūriskas piespēles. Aizsardzībā vienkārši tiek piemirst par atblokiem, garām aizmest brīvu lejup. Šitos es atceros spilgti atmiņā, man vismaz 4 no pirmā puslaika tikai, kur vienkārši tādu metienu, kas būtu jāmet iekšā, ka neko nevar iemest. Un tas vienkārši, šitas viss beigās saskrien. Es domāju, liela daļa no šī varbūt neparādās statistikā, bet vienkārši tu basketbolā, it īpaši tādās basketbolā tomēr izšķir šitādas mazas lietas, un mums bija ļoti par daudz kaut kādas šādas vienkārši mazas lietas, kas netiek izdarītas. Un kas man vairāk trešo ceļā, ko es pamanīju, to, ka uz uzbrukumā, es nezinu, pārāk bieži izvēlamies vieglāku iespējamo risinājumu. To, ka es nezinu, mēs jau tā neviens neko nevar iemest, un tad pēc tam, piemēram, uzbrukumā tiek uzlikts viens flare screens, piespēle, un tad metam trojku. Un tā vienkārši, es nezinu, principā kaut kāda veidā, es nezinu, kā pateikt, kaut kāda ideja, ka varbūt tā vajag, piemēram, agresīvāk spēlēt, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Šitas viss, principā, manuprāt, parādījās viss kā krietni par vēlu. Es atceros, tā ļoti, tā teikt, uz rokas pirkstiem var saskaitīt bez mazliet tādas momentus, kad es nezinu, bija tiešām varēja just tādu agresivitāti vai augstu intensitāti, jo man personīgi tas vismaz 3. ceturtajā tīpaši uzbrukumā likās, ka mēs, es nezinu, atnāksim. Pirmajā puslaikā nevarējām iemest trojkas, otrajā varēsim, un tad arī uzvarēsim. Tā man personīgi radās iespējas. Bet tīri par to agresivitāti, tas, ko tu minēji, ka uzliek tur flare screenu, atbrīvojās un tiek pie tā brīvā trīņa. Tas principā bija tā, ka es teiktu, ka mēs vienkārši atbildējām tai Filipīnu provokācijai, ja tomēr mums izlasē ir ļoti daudz spēlētāju, kuriem 3-punktu metiens ir vai nu ļoti labā līmenī, vai izcilā. Un viņam tas jau ir tā kā, principā, DNS kaut kur iekšā ierakstīts, ja tajā spēlētāja DNS, ka, ja viņš ir brīvs, viņš metīs. Un tu nevari, man liekas, tā 1/4 ietvaros pārlaust tos instinktus, kas tev jau ir, ka tu, nezinu, tu tur kurlo, piemēram, un tiec pie tās bumbas, un tev sēdzēs ir, nezinu, 2 metru attālumā. Loģiski, ka tu metīsi, vienkārši tiešām tā bumba necik negāja grozā. Man liekas, lielāka problēma bija tas, ka mēs bieži nespējām atbildēt tai kaut kādai viņu fizikalitātei, ko arī Rolands Šmits intervijā teica, ka viņu, piemēram, pārsteidz tas, cik fiziski viņi spēlēja, un ka, ja tīpaši spēles sākumā, viņi varbūt izdarīja to pirmo sitienu, no kur mēs ļoti
principā neatkopāmies un nespējām uzreiz, teiksim, iedot atpakaļ. Bija tā, ka viņi pamīcīja mūs drusku un līdz brīdim, kad varbūt paši spēlētāji saprata, ka šeit tomēr būs tā uzvara ar zobiem un nagiem jāizrādās, ka viņi atnāks pat. Tur arī, man liekas, parādās vienkārši tas, es nezinu, vai tā nenovērtēšana, vai es tiešām nezinu, kas no tā viss. Tieši tas, ka mēs nevaram atbildēt uz fizikalitāti, jo es godīgi, man personīgi liekas, ka mums ir pietiekami fizisks sastāvs. Nav tā, ka mēs nevaram neko atbildēt. Tas viss principā kaut kādā ziņā bija, bet tas viss vienkārši nāca krietni par vēlu, vai arī krietni par. Bija daži spēlētāji, varbūt, kas bija, es nezinu, Rodions, piemēram, fizisks. Bet viņam ir tā, ka viņš ir fizisks, bet tad dažreiz iet pāri malām, kā arī šitajā spēlē. Bet kopumā tas viss vienkārši bija viss daudz pa maz. Un es vienkārši arī par tiem mētēm. Es nezinu, man liekas, vienkārši ļoti viegli norakstīt zaudējumus uz to, ka prosti nevarējām iemest. Tas tā vienkārši, es nezinu. Man personīgi vienkārši arī ceturtajā ceturtajā, man liekas, ko jau pirms tam Andrēs teica, ka viņi bija diezgan gēsti. Es godīgi nedomāju, ka mēs pirms tam viņu, piemēram, gariem spēlētājiem likām īpaši daudz strādāt aizsardzībā. Ne, viņi arī, ja viņas nekāda daudz pikantrola nebija. Es nezinu, Bet viņi nereaģē uz to. Viņi tur tā lieta, ka tas ir viņi tev dod to tā kā pretsitienu, ka viņi tev, viņš nezina, viņš, piemēram, kaut kādu pikantrolu, viņš tur sagaida flatā, dropā, viņš tur stāv uz tās soda metiena līnijas, viņš tā baigi aktīvi nenāk ārā. Tas spēns ir ļoti piepakots tā, ka tur, principā, pat ja tu tiks garām tam garajam, kurš tev jau tā sēdz pa 2 metru distanci, tev uzreiz tur būs kaut kāda palīdzība vai kaut kas tam līdzīgs. Un, nu, es nezinu, ja godīgi, kā viņus varēja vēl savādāk nogurdināt. Un es saku, man liekas, ka vienkārši pārāk daudz mēs atbildējām uz tām provokācijām mest, bet tie bija diezgan pamatot metieni, es gribētu teikt. Varbūt neskaitot kaut kādas beigas, kur ļoti vajadzēja sasteigt. Visu šo rezumējot, man liekas, ka daudzas lietas, ko jūs pateicāt, lieliski noraksturo to, ko nozīmē to, ka tu neesi noskaņojies spēlē. Jo bieži vien tas ir tāds, par to stāsta cilvēki, ka kā visi jau iet laukumā, lai uzvarētu, un tā arī ir, bet tu neesi gatavs izdarīt to pirmo sitienu. Un, ja tu dabū iekšā pirmo sitienu, tad vienalga, pat ja tu esi augstāk līmeņa spēlētājs, pēc tādām meistarības kvalitātēm. Tad ir ļoti grūti pēc tam tikt atpakaļ. Un viss tas, ko tā darbības tā notikuma sekvence, par ko Valds stāstīja pirmā puslaika beigās, tas ir pilnīgi apliecinājums tam, ka nebija šķaļi noskaņojušies, viņiem nesanāk tā, kā viņi kaut ko savā galvā bija izdomājuši pirms tam, ka būs viegli vai vieglāk. Un tu sāc nervozēt. Kā tāds džeks, kur no Filipīnām var man tur šitā un tā izdarīt? Kā viņam var sanākt, man nesanāk? Es nevaru trāpīt tos metienus. Un tā fizikalitāte, es pilnīgi piekrītu. Ne jau mēs esam mazāk fiziska komanda, pilnīgi ne. Bet teiksim, tāda atlētiska. Bet, ja tu neesi izdarījis to pirmo sitienu, tad tev pēc tam ir vienkārši, tas absolūti grūti ir tikt atpakaļ spēlē. Man liekas, ka tas viss kopums arī mums neļāva tikt atpakaļ spēlē un salauzt. Īstumā varbūt pat labi. Kaut kādā ziņā, ko tur visi runāja, tur tās klišejas par mācībām pēc spēlēm, bet tā īstenībā jau ir. Protams, būtu ļoti sāpīgi. Ja, būtu ļoti sāpīgi, ja tas viss beigtos tagad nākamajā spēlē. Vēl sāpīgāk, ja tas būtu beidzies jau pēc 2 spēlēm, bet kaut kādā ziņā varbūt tāda spēle arī bija vajadzīga. Te, man liekas, paveicās, ka varēja tikt tomēr cauri ar to izbīli. Ka neraugoties uz zaudējumu, tā pirmā vieta jau bija uzreiz nodrošināta. Un tad vienkārši teiksim, no vakardienas spēles starp Gruziju un Filipīnām bija tikai atkarīgs, kurā vietā mēs ierindosimies. Bet īstenībā jautājums tev, Andrej, vai mēs varam šādas spēles uzskatīt par vienu no tādiem Lukas Banki grābekļiem, ar ko viņš tā nepārāk labi spēja tikt galā? Jo, kur es uzskaitīju, spēle pret Serbiju, liela uzvara arēnā, kam seko grūta spēle pret Slovākiju. Tās pašas vasaras turpinājumā ar visu Kristapu Porziņģi ierindā mēs apspēlējam turkus.
un pēc tam mēs mokamies pret Britiem, kur, nu, skaidrs, ka es gribētu domāt, ka Briti ir labāka komanda par Filipīnām. Bet ar visu KP mēs mokamies, un principā tikai viņa individuālā meistarība mums atnes uzvaru. Un tur vēl Lomiks drusku laikam pakrampēja, ja pareizi atceros, tur mēģinot salauzt to spēli. Vai tas ir kaut kāds Lukas lielākais grābeklis? Starp citu, tas pats Lomiks, jā, 0-6 uzmet trojciņas šodien ne, bet pret Filipīnām. Nē, nu kā lielākais grābiens, nelielākais. Nu, grūti jau tā pateikt. Ne jau viņš tur ne jau viņš gāja laukumā. Es nešaubos, ka viņš tur pirms spēles to informāciju nodeva tieši tāpat kā pirms citām spēlēm. Nu, Nē, es domāju, tādā ziņā, viņš... ka tas grābeklis, tā kā, ka šādas spēles sagādā vislielākās problēmas. Un jā, bet es domāju, ka ne viņam vienam. Vēl, bet, nu, visam trenerim domā, tā kā nē, es domāju, ka tā, tas... nu jā, tas droši vien nav kaut kā tikai banki raksturīgi vai banki vadītajām komandām. Nu, es mīnu šobrīd, bet es negribētu domāt, ka viņš ir vienīgais tāds, kura vadītās komandas otrās spēles spēlē sliktāk. Tā kā nē, es tā līdz galam nepiekrītu, ka tas tur ir baigais banki grābeklis. Es laikam piekrītu. Es domāju, tas vairāk man personīgi liekas psiholoģiski. Īpaši, principā, visas spēles, ko nosauc, bija pēc tādām vai nu lielām un pārliecinošām, principā pēc lielām pārliecinošām uzvarām pret tādu nomināli stiprāku pretinieku. Un tad tev ir 1 vai 2 dienas vēlāk jāspēlē pret kaut ko, kas ir uz papīra vājāks. Un, es nezinu, laikām tad tu gribi vai negribi, tu tomēr nedaudz vai es nezinu. Vai nenovērtē, vai es nezinu, kas tur īsti strādā. Bet tā, diemžēl. Nu jā, bet kā tu izmērīsi to, kurš nenovērtē? Treneris nē, tur tā lieta, spēlētājs nenovērtē. Tas jau nav izmērāms tā vienu izcelt. Nē, tas, protams, tas ir sarežģīti. Bet es nezinu, es domāju, ka godīgi tas vairāk, tad, manuprāt, uz spēlētājiem. Es domāju, treneriem jau, korpusam jau nekas nemainās. Un viņiem arī tomēr, kā tu minēji, viņiem nav laukumā jāiet. Un, man liekas, specifika pietiekami daudz atšķirās. Tomēr vai tu ej laukumā vai nē, laukumā. Kā treneris ir kaut kāda līnija, līdz kurai tu vari izdarīt kaut ko. Sagatavot, es nezinu, plānu vai es nezinu, motivēt kaut gan, es nezinu, vai spēlētājs vajag motivēt, lai spēlētu izlasē. Bet, Nē, banka jau nodarbojas ar to motivēšanu. Viņš tur, cik es saprotu, diezgan oriģināli pieeja šai lietai arī. Viņš jau to dara, bet es nedomāju, ka pirms Filipīnām viņš atrada divas kaut kādas lietas, ko viņš grib teikt, un tad viņš izdomāja, šito es tagad pirms Filipīnām, jo tas nav tik iespaidīgi. Pirms Gruzijas teikšu kaut ko citu, jo tas ir iespaidīgi. Ja, tāpēc man arī radās šis jautājums, jo tomēr, es gribētu teikt, ka banka ir labs psihologs, un vismaz tas narratīvs ap viņu tāds ir, un es tiešām viņu arī uzskatu par tādu labu. Skaidrs, es neesmu bijis ģērbtuvē iekšā, es neko daudz nezinu, bet tā sajūta tāda ir, ka viņš ir labs psihologs un arī tāds harizmātisks. Tāpēc man rodas jautājums, kāpēc viņam šādas spēles nāk ar grūtībām, vai tur varbūt vairāk vajag to kaut kādu nikno treneri, kurš vienkārši tur visus kā suņus pie ķēdes un neatlaiž. Nē, es vienkārši domāju, ka varbūt tādam trenerim ir vieglāk tādas spēles novadīt. Es nedomāju. Nē. Piemēram, nezinu, tādam, es gribētu teikt, Roberts Štelmachers, ir tāds, skaidrs viņam Bulgārijas tagad, tur, nonāca pats. Nē, es nedomāju, ka tas ir no tā atkarīgs. Es vienkārši saku, man tiešām liekas, ka banka ir izcils psihologs, un tāpēc man rodas jautājums. Atamans arī. Un viņš tāpat Latvijai pat tricāru zaudēja. Bet viņš klubā ir izcils. Izlasē viņam tomēr, klubā viņam Janukopoulos nopērk visu, ko viņš grib. Efesā viņam ir divi labākie. Bet Efesā viņam ir tobrīd divi labākais aizsargu duets Eiropā, kāds vispār ir. Un viņš vienkārši, viņš drusku citā veidā nodod to kaut kādu pārliecību un to psiholoģisko spēli ar to savu tādu kokīnes, es gribētu teikt, ka viņš tur un kaut kāds ar to prizmu, ka viņš tāds drusku tā kā gails vairāk.
Nē, nu, zini, kā banka īstenībā ir, jo tad, kad viņš atnāca, viņš ļoti sludināja to underdogu tādu tā kā mentalitāti, bišķiņ, ka mēs spēlējam no underdogu pozīcijām. Ka mēs esam pašā apakšā, ka mums ir jāsāk caur tur priekškvalifikācijām, vispār, lai tiktu uz kaut kurienu, un ka tas ir zemākais punkts. Un tas bija viņa publiskajā komunikācijā vismaz sadzirdams. Tagad, protams, ir situācija stipri mainījusies, un tagad, protams, ka arī viņam ir jāpielāgojas kaut kā, un varbūt, ka bet vai tas izmaina kaut kā to informāciju, to vēstījumu, ko viņš nodod komandai no spēles uz spēli, jautājums arī tas, kā spēlētāji to uztver. Viņi jau arī šobrīd ir citā pozīcijā, citā statusā, un līdz ar to viņiem arī ir kaut kā citādākā veidā jāpārstrādā informācija, kas viņiem tiek nodota par pretiniekiem. Es pieļauju, ka varbūt pirms pasaules kausa bija vieglāk tur tā nopietni noskaņoties spēlē pret Libānu, jo tu vienkārši pirmo reizi biji un neko nezināji un tam līdzīgi, nekā tagad, kad tu esi pēc 5. vietas pasaules kausā spēlē pret Filipīnām. Ja mēs skatāmies uz pagājušo vasaru un pārnesam to situāciju šodien, tad vai šī nav pirmā reize, kad mēs reāli pie banki esam tiešām favorīti, jo kvalifikācijas grupās tā nebija, pasaules kausa grupā tā nebija. Tajā otrajā grupā tā arī nebija. Arī tad es atceros pirms spēles, gan bookmakeri, gan eksperti pirms pēdējās spēles Brazīlija vērtēja virs mums. Tagad arī Basket News, FIBA Brazīlija liek kā galvenos favorītus. Es gan gribētu domāt, ka mēs esam galvenie favorīti, bet man liekas, ka šī ir tāda pirmā reize pie banki, kad visiem bija skaidrs, ka mēs esam stiprāki par to Grūziju un par Melnkalnu. Tikai jautājums, vai to izdosies realizēt. Tas mums pagaidām ir izdevies realizēt. Baskņos arī savā podkastā Urbons nebija optimistiski noskaņots par Latviju. Viņi šito vienmēr, es vienmēr klausos, viņš to vienmēr ievēroja, vienmēr, es nezinu, kaut kas tur. Viņiem ir divas lietas, viņi vienmēr veidojot kaut kādus tos sižetiņus, video stāstus par tādu globālu tēmu, viņi noteikti izcels kādu lietuvieti. Protams, loģiski. Un arī tas par Latviju, ka viņi tā joprojām skatās kā lielie brāļi. Es ieteiktu vispār viņiem varbūt vairāk satraukties par savu komandu, kur NBA superzvaigzne izskatās gaužām slikti, un kā atrisināt to varbūt. Kā viņam pirmo reizi 20 punktus iemet izlasē. Tas tā forši, tā NBA double All-Stars 20 punktu pirmo reizi. Rihards Kuksiks ir iemetis 20 punktus mūsu izlasē, un viņiem Sablons tagad. Forši malči. Bet es īstenībā vēl to pēdējo par to, ko tu teici, to varbūt tām otrām spēlēm. Es nezinu, varbūt tā nav tikai banki problēma. Tad laikam jāpastāst, kā ir pirms tam ar citiem treneriem bijis. Un arī man liekas, ka varbūt mēs vienkārši pirms tam to pirmo spēli zaudējām vienkārši. Tāpēc es īstenībā, man liekas, spēles lietu. Iepriekš nebija tik daudz Back. Jā. Un es īstenībā tagad apskatīšos intereses pēc, kā bija 17. gada Eirobasketā. Jo tur gan bija back-to-backs, man liekas. Un pēc tā arī mainījās Tur mēs zaudējām pirmo spēli, pēc tam mēs grupā visus pārējos uzvarējām. Ja es nemaldos. Pirmajā spēlē. Nebija daudz pirmajā spēlē, ne? Pret Serbiju. Nebija kauls, es saku. Jā. Man liekas, ar Serbiju cik par kādiem 10 zaudējis, tad nemaldos. Bet pēc tam tur arī, jo godīgi pēc tam, man liekas, ja es nemaldos, tagad pēc Serbijas nākamā bija Krievija, ja es tagad neko neesmu, par Krieviju arī bija grūta spēle. Viņa atnāca atpakaļ tajā 17. gadā. Varbūt Krievija nebija tieši otrā. Es vienkārši atceros, ka tur bija grūta spēle ar visu kombeku. Regulārs tā -10 pret Serbiju, tas ir 1. septembris. Pēc tam +28 pret Beļģiju. Okay. 4. ceturtdaļa 29-9. Līdz ar to, principā, tikai 4. ceturtdaļā aizskrējām no Beļģiem. Tas, man liekas, bija tā spēle, laikam, kur KP ielika to, man liekas, ne jau ikonisko to putbeku, pēc tam, kad Jančēnaks nolika garām.
speciāli nolika, piespēlēju. Vēl Bet viena tur, lieta par to noskaņošanos, man liekas, tas, ka mēs parasti trešajās ceturdaļās laužam spēli pie banki, ja ir pat bijis līdzīgs pirmais puslaiks. Un te pat uz to otro puslaiku mēs iznākot, bijām nekādi trešajā ceturdaļā. Man liekas, ka ir arī vēl to var pievienot pie visu tā iepriekš stāstītā, kas kaut kādā ziņā apzīmē to spēlētāju negatīvību psiholoģiski šajā spēlē. Un rekur apskatījos pēc tās Lielbritānijas, tad pret Krieviju bija back-to-backs, un tur arī tā pēdējā ceturdaļa 32-17, un uz tablo arī 15 punktu pārsvars. tur es citu pret to Lielbritāniju, tā viņi izsēja nereāli pārsvaru. Viņi neuzvarēja tur. Tur bija, cik es tagad atceros. Nu jā, un pret Viņi Turciju atkal pēdējā spēle bija pēc brīvdienas. Tā kā tas, jā, laikam back-to-back. Bet Vienmēr. nav tā, ka mēs pirmo reizi pie banki 3 spēļu nogriezinājās ar negatīvu bilanci. Somijai Tā. zaudējums, Grūzijas uzvara un tagad Filipīnām zaudējums. Man liekas, ka es tā neatceros uz sitienu. Nu, iepriekš bija visu laiku pa vienam. Nē, Jā, iepriekš man jau visu liekas. laiku bija pa vienam zaudējumam. Tur Leišiem atdevām pārbaudas spēlē. Nu, tur Jā, tieši arī nebija tur tā, ka- skatās, ja katrs specifiski 3 spēļu nogriezināt, tad, man liekas, nav bijis. Jo arī visi zaudējumi, man liekas, bija. Tāds viņš Polijai zaudēja to pirmo Polija bija pārbaudas pats spēli. sākums. Jā, pirmā, bet pēc tam bija tā kaut kādas pārbaudas spēles un priekškvalifikācija, kur neko nezaudēja. Kvalifikācija vispār, man liekas, bija viens laikam zaudējums. Tur, jā. Un pasaules kausā arī viņi tieši sakrita caur divām. Tieši. Tā, ja es strādātu ESPN, tad es varētu rakstīt šādus Jā. izvilkumus. Jo arī tā pārbaudas spēle bija, kas tieši pirms pasaules kausa bija pret Lietuvu, tad arī 2 uzvaras zaudējums, tad atkal 2 uzvaras zaudējums. Un tad tā precīzi pat 3, tad jā, pirmo reizi 2. Tas, Andrej, ko tu minēji par ESPN, tad tur sanāk, Filipīnām mēs zaudējām trešdienā. Tur jāpapēta vēl trešdienas spēļu bilants un varbūt trešdienas vakar spēļu bilants, jo maz kas varbūt ir gadījies arī pa dienas spēlē. Tā, bet vēl kaut kas varbūt par Latviju, Filipīnām? Man ir viena doma, pie kuras sev pieķēru. Tikai daļai skatoties spēli laivā, bet vairāk vakardien. Man personīgi liekas, ka jebkurš no 3 atskaitītiem spēlētājiem būtu noderējis tajā spēlē. Burtiski jebkurš. Gan Andžejs, jo tur bija gan tā piezīme problēma, gan to, ka vienkārši zem groza gāja sūdīgi. Es domāju, ka viņš būtu tur noderējis. Arturs Kurucs vairāk tieši ar to, ka viņš ir tas, kas var to fizisku iedot līdzi kā brālis. Un Steinbergs, es visu laiku esmu bijis liels viņa fans. Es domāju, ka viņi ir tur reāli. Man personīgi tagad vairāk domāju, tas tezinu. Bet, tu tagad izveido kaut kādu tēlu par viņiem, bet ja viņi nonāktu komandā, kurā 9 pārējie spēlētāji ir tādā pašā psiholoģiskajā gatavībā spēlēt, tad es nezinu, vai viņi tur kaut ko baigi laust. Nē, tas var būt. Tas tagad arī skatoties tā pēc kara ir labi. Bet, tas man īstenībā bija pārsteigums, jo tagad izziņoju sastāvu. Jo, tā kā to, kā Andžēja atskaitīja pēdējo, man līdz pēdējiem momentam likās, tas viss būs starp Strautiņu un Tīmu, ka viens no viņiem paliks. Un tad tas bija tā liels pārsteigums. Un tad tagad tieši es par viņu aizdomājos jau spēles laikā, ka viņš noderētu, jo tur bija gan piezīme problēmas, gan to, ka vienkārši bija slikti. Un tad skatoties arī pēc tam. Bet vai Tieši par to fizikalitāti runājot, es domāju, ka Arturs Kurts arī nenāk ļaun noteikti tādā. vai Andžejs varētu atbildēt labāk tam pirmajam sitienam? Jo es ticu, ka Steinbergs varētu, bet par Andžeju nebūtu tik droši. Man liekas, viņš nav tas, teiksim, tas toughest centrs, kurš ienāk un izliek elkoņus un parāda, ka es esmu šeit ieradies. Tā kā es saprotu tavu to punktu, bet, piemēram, tīri no tā pirmā sitiena perspektīvas, ko mēs saņēmām pa muti diezgan spēcīgi pirmajā ceturtdaļā, es nezinu, vai Andžejs būtu bijis tas glābējs. Es ticu, ka Steinbergs tāds var būt, bet par Andžeju es nebūtu tik drošs. Nē, varbūt. Andžejs vairāk saskatās, ka viņš ir vienkārši tik garš. Un te pretī nāk tiešām tik gari spēlētāji. Abi divi, gan Soto, gan Hardo. Mums viņš nav tik garš spēlētāji. Tur bez variantiem. Nē.
Nu, tur nav variantu. Aizsardzībā, es domāju. Un arī Nē, par tiem smagiem centriem. nē, tā var. Es nezinu, vienkārši šitie. Kaut Nē, kāds. varbūt tev tā liekas vienkārši tīri, tāpēc, ka gariem galam kopumā tā varbūt nebija labākā spēle. Bet, zini kā, Tu tā pieklājīgi veidojot, izskaties, nebija labāk. nē, Drausmīgi, nu labi, bet būsim godīgi. veidojot sastāvu treneris jau arī, ja tev ir šādas tik atšķirīgas stila komandas, tu jau nevari savākt sastāvu, kas būs derīgs pilnīgi visiem pretinieku stiliem. Un Latvija jau nekad nav zem pie bankī mēģinājusi pielāgoties pretinieku stiliem. Vienkārši mēs šajā reizē to savu basīti nekur netikām tālāk. Un nespējām uzspiest to, ko parasti gribam uzspiest. Neizdarījām to pirmo sitienu. Nē, Es domāju, ka varbūt jūs par Randžēm tikpat labi, ja tā pierunājat, spēle būtu aizgājusi Nē, es par to, ka ja tā spēle būtu aizgājusi citādāk un mēs būtu trāpījuši metienus sākumā brīvos vai tur nebūtu tik viegli ielaiduši to garo spēlētāju, sodu laukumu aiztaisījuši labāk ciet. Tā spēle varēja pavērsties pilnīgi otrādāk. Tas jau vienkārši tāpēc, ka mēs nebijām no sākuma tam gatavi, tad tas arī bija iemesls tam, lai pēc tam viss beigtos tā, kā tas beidzās. Es tā domāju. Bet vēl arī, piemēram, sastāvs bija jānosauc pirms turnīra, kad tu tikai tā uz papīra vari rēķināt savus pretiniekus pusfinālā un finālā. Es domāju, 99% cilvēku, kas seko līdzi, izskatījās, ka tā būs Kameru, Melnkalna un Brazīlija. Un tad tu apskaties, tur ir Vučs un tur ir Marko Simonovičs, tādi vadošie garie. Otrā tev ir Bruno Kaboklo vai Lukas Diešs pa 4, kurš tur populārā, vai, piemēram, tas Mauziņa, kurš NBA ir uzspēlējis. Viņš vispār tur netiek, principā, pie teikšanas, vai tur Feliciju. Un es tā kā, skatoties uz šiem te garajiem, ko es minēju, es ļoti labi saprotu to izvēli. Tā kā es nezinu, vai Andžejs pret kādu no viņiem tīri turnīra sākumā skatoties, vai viņam tur ir kaut kāds pārsvars, vai viņš būtu ar kaut ko diži labāks par kādu no tiem gariem, kas šobrīd ir. Mēs jau ar Andžēju nevaram spēlēt tādu agresīvu aizsardzību pie pikāna. Jā, arī līdz ar to es Brazīliju, domāju, ka tas ir izšķirošs faktors, kāpēc viņš šajā banki modelī nav noderīgs. Viņš jau ir ļoti labs spēlētājs, tad, ja viņam ir piemērots spēles stils, es domāju, ka šī pēdējā sezona to lieliski apliecināja. Bet te vienkārši ir cits stila basketbols. Es nezinu, tas jau ir tāds lielāks filozofisks jautājums. Viņš Filipīnās iederētu. Jā, varbūt. Viņam piespēle varbūt. Jā. Vairāk, teiksim tā. Jā. Bet es gribētu teikt, ka tas ir kompliments Latvijas basketbolam, ka mēs vairāku ACB līgas kārtu MVP aizvadītajā sezonā varam atļauties nepaņemt. Es tā gribētu domāt, ka tas ir tāds. Tagad mēs to tā sakām, bet tad, ja mēs netiksim uz olimpiādu, tad to sauks nevis par komplimentu Latvijas basketbolam, bet par bankai kļūdu. Jā, jau tagad man liekas, vai tikai Adolfs nerakstīja kaut ko tādu Twitterī. Man patīk tavs tweets pēc pirmās spēles, ka tam vajadzēja atbildēt uz visiem jautājumiem par to, kāpēc tāda trenera izvēle. Es varbūt tāpat līdz galam nesaprotu, kāpēc tika atstāts gan Tīma, gan Strautiņš, bet, ja man iepriekš bija varbūt... es būtu Steinbergu atstājis Tīmas vietā, personīgi. Jā, tas jo Šmits arī nav savā, teiksim, atklāti, ir sūdīgā formā, nevis nav top formā. Un līdz ar to Steinbergs būtu stipri noderīgs, manuprāt. Jā, Šmits tieši, aizmirsu pateikt, tu pieminēt. Tieši mēs skatāmies šo iepriekš, jo tas 3 spēļu nogriezni. Viņš, diemžēl, ir bijis konstanti slikts. Tas ir gan uzbrukumā, ar ko tas vēl tā var būt, to, ka es nezinu, ļoti nepārliecinoši vienkārši met lejups garām. Man liekas, pret Gruziju bija cik 5-14 metienus. Bija bēdīgi. Un pēc tam, un plus vēl aizsardzībā, es nezinu, peldēja konkrēti pret Soto. Pat, man liekas, godīgi. Dāvis Bērtāns pat mazāk peldēja pret Soto tieši konkrēti aizsardzību. Viņš, teiksim tā, nepalaida garām tādā 1-pret-1 spēlē. Viņš tur, varbūt viņi iespieda tāpatās, bet viņš tur bija priekšā un vismaz patraucēja un dažreiz arī sanāca nobloķēt.
Un Jā, bet Dāvs ar to savu emocionalitāti ir, man liekas, gatavs uzreiz atbildēt sitieniem, jo viņš vienmēr ir uzvilks, viņš vienmēr Burtiski. kaut ko tiršās tur un paliek vēl pilnīgi viss sarkans. Dažbrīd liekas, ka tas būtu pat traki, ka viņš tiešām uz tādas tehniskās piezīmes robežas, bet man liekas, ka viņš toči ir gatavs tā kā iet tur kādam iedot taurē, tā teikt. jā, nu, viņa ar Rodionu, es teiktu, divi tādi tieši šajā ziņā, tad divi galvenie, tad visemocionālākie. Bet labi, tie sastāv ziņā, varbūt jūs man pārāsnat par pārsvešnieku, bet es nezinu, kā Andrej, tu teici, ka Steinbergs, es godīgi domāju, ka, manuprāt, Artūrs Kurucs, jo es nezinu, tāds kā Artūrs Kurucs mums tādu profilu citu nav vairāk. Tā kā tīru Lomiks aizsardzības kaut ko spēle. tādu var tagad darīt. Jā, Nu, Lomiks teiksim, to viņš var ir darīt. Nu, bet, nu var būt, Viņš var bet to viņš, darīt, piemēram, ja viņš pieņem, ka viņam ir mazāk loma uzbrukumā. Un, līdz ar to viņš tur varbūt ne tik daudz enerģijas tērē uzbrukumam. Viņš var būt Vēl- ļoti labs. nē, ļoti man labs vienkārši spēlētājs. liekas, ka šī tādā, tā kā Lomašs ir tāds uzbrukumā, viņam vajadzētu būt relatīvi izteiktam līderim, tāpēc, es nezinu, Jā, bet tā, pie šī sastāvā, likt savu, kur tev ir tik- tā kā, tā kā it kā līderi, vienkārši trampēt pretinieku mazos un, Jā, bet pie šī sastāvā pēc Lomaža sēdēšanas uz beņķa pussezonu, kad pāries, un mums ir visi pārējie labākie aizsargi ierindā, nav tā, ka viņam obligāti būtu jābūt tam vadošiem punktam mūsu komandā. Jautājums, vai viņš to apzinās un vai tas ir runāts, es nezinu. Nē, Nē, tur man vienkārši ar vienkārši Arturu Kurucu tas Lomiks- viss ir vieglāk, jo viņš vienkārši to jau, es nezinu, vai nu saprot, vai viņš to, ka viņš vienkārši zina to, ka tā ir tā kā tas, kas viņam jādara. To pašu viņš darīja pasaules kausā. Tieši viņš, starp citu, pret arī tādā smagā spēlē, kurš Dekolo dabūja ārā no spēles. Viņš arī tas ļoti kaitinošs fizisks. Un tas vienkārši bija tieši tas, kas diemžēl arī pietrūka. Jo, tas kaut kas agresīvi fiziski parādījās 4. ceturtdaļā. Bet man liekas, Neatrod, diemžēl. Artūram Kurucam nepalīdzēja divas lietas. Tas, ka bez tās aizsardzības viņš varbūt nespēja iedot nekādu citu dimensiju, un daudz maz, diemžēl, ir palicis par tādu spot-up shooter, tāds 3D džeks. Tad vēl viena lieta, kas viņam nepalīdzēja, ir tas, ka vismaz pirmajās divās spēlēs grupā tev pretī nāca, es gribētu teikt, krietni zemāks kvalitātes aizsargi, kuri arī varbūt abas komandas tomēr bija daudz maz balstītas uz garajiem spēlētājiem. Līdz ar to garie veidoja to spēli, un tev nevajadzēja obligāti apturēt vai izslēgt kādu mazo, kurš tev var sagādāt zaudējumu, kā tas būs gan pret Kamerūnu, varbūt ne tik izteikti. Tā tomēr sabalansētā komanda, bet gribētu domāt, ka pret Brazīliju tur Jāgu būs ļoti noteicošs, lai vai kādā formā viņš būtu. Un tad vēl viena tā lieta ir tas, ka viņam arī pašu brālis, man liekas, diezko nepalīdz. Tas, ka kādas kvalitātes ir viņam un ko viņš spēja darīt aizsardzībā pret maziem spēlētājiem. Un tad, ja tev ir atpakaļ Lomiks, kurš, atkal par to vēl vienu lietu, par to Lomiku kā punktu guvēju, tad man liekas, ka no tiem aizsargiem, kas mums ir pieejami, tā viņam ir tāda labākā kvalitāte, un tāpēc varbūt es sagaidītu arī, ka viņš gūst vairāk tos punktus, jo tie pārējie džeki varbūt ir daudzpusīgāki, var arī drusku vairāk izveidot. Tev ir Lomiks, jā, kurš var nosegt arī aizsardzībā, un tev ir savs brālis, kurš sēdz to pašu Jāgu, un tu pasaules kausā principā viņu mainīja. Tagad pirmajās spēlēs viņš sēdz garāk gala spēlētājs, jo vienkārši tie bija attiecīgajām komandām vadošie uzbrukuma spēki, bet es domāju par tādu Brazīliju atkal viņš būs pret Jāgu, un ja vajadzēs, tad tur vienkārši Lomiks pasaks tās kaut kāds pāris minūtes, un tās, man liekas, ir vienkārši tās lietas, kas Artūram nepalīdzēja, lai viņš būtu izlasē. Tīri tas, ka viņš nav uzbrukuma arī tik daudzpusīgs un nespēja neko vairāk iedot. Bet, tā Vajag aizplot, pagriežot, bet es domāju, ka sapratāt punktu. Tā, ja mēs runājam tā basketbola ziņā, tā, es nezinu, tā, lai neviens neapvainojas, ko var izdarīt Dairis Bērtāns šobrīd, ko nevar izdarīt Artūrs Kurucs. Bet Dairis ir kapteinis, tā kā. Jā, bet, Tā ir cita tāds. kvalitāte. Es nezinu, es vienkārši tā kā. Artūrs Kurucs tev neiedos emocionālo pacēlumu ģērbtuvē. Bet, visdrīzāk. Tur tā, tā neviens arī neiedod pret Filipīnām puslaikā, kā jau minēju, mēs uz 3. ceturtdaļu iznācām tikpat vāji kā uz 1. Bet, zini kā, pirms turnīra neviens vispār nerunāja par divām komandām, Filipīnām un Kamerūnu.
neviens vispār nerunāja. Tas bija pieņemts kā pašsaprotams, nu, vismaz tādā mēdīju vidē vai tur, kur publiskās runas bija. Tas bija pašsaprotams, ka šīs komandas atbrauks, nospēlēs 2 spēles un brauks mājās. Tagad tā situācija pavisam citādāk pavērsusies. Skaidrs, ka tur treneri arī gatavojās noteikti visām komandām, bet tādam spēlētājam, es domāju, ka arī sēž galvā tas, ka viņam ir 4 citas komandas daudz būtiskākas nekā šīs 2. Un līdz ar to es domāju, ka tāds jebkurš kapteinis, lai cik labs viņš būtu, pēc tam puslaikā nolamājot visu ģērbtuvē, tāpat nespēja pacelt komandu, kas vienkārši nav gatava. Es vēl gribētu atzīmēt, ka varbūt no Grūzijas es nevaru teikt, ka es gaidīju daudz vairāk. Skaidrs, ka tā ir ļoti tāda smagnēja komanda. Viss iet caur garajiem. Nebija varbūt, kā sauc Tenerife centri, izkrīt no galvas. Šermadīni, jā. Vai kā saka komentētāji, Šermandīni. Okay, bija arī Filipīnas izlase. Ok, tagad, jā. Toreiz bija Filipīnas izlase diezgan bieži. Es teiktu, ka tie grūzīņi varbūt nepārāk pārsteidz, jo vienkārši es vienmēr kaut kā esmu ticējis tam, ka basketbols ir mazo spēle, kurā dominē mazie spēlētāji. Ja tev ir vāji mazie spēlētāji, tad tu neko daudz nevar cerēt. Un ja tev ir komandai ieroči, kā atbildēt par šiem garajiem kaut cik, tad visticamāk tev ir priekšrocības un tu uzvarēsi. Protams, es negaidīju, ka Filipīnas viņus izslēgs, bet krietni negatīvāks pārsteigums man ir Melnkalna. Vučam sezona beidzās diezgan laicīgi. Viņš nebija izslēgšanas spēlēs, bet viņš atbrauc, manuprāt, tādā pusvasaras režīmā. Vismaz pirmajā spēlē pret Bruno viņam nebija praktiski nekādu variantu. Perijam arī ir bijusi viena no garākajām sezonām, un viņš arī neizskatījās super labi. Skaidrs, ka viņiem bija vairāk iztrūkumu sastāvā, bet Melnkalna ir viena no tām komandām, no kuras es laikam gaidīju daudz vairāk. Vučs, protams, nekad nav bijis tur top aizsargs, bet tā, ka viņam tur visi iet garām kā ar nāzi pa sviestu, tā es gluži negaidu. Viņš tā ļoti vērtīgs. Jā, es pats neesmu bijis arēnā spēlēs, bet es vakar runāju ar iesūtīto aģentu, kurš man pastāstīja to, kā viņš redz Melnkalnes izlasi, ka tur viss pilnīgi nekāda mikroklimata nav. Viņi vispār bez emocijām. Viņš vispār dzīvo projām no visiem pārējiem, nevis dzīvo, bet, teiksim, uzturās tā kā pa gabalu no visiem pārējiem. Ka tur neizskatot, ne treneris tur esot savācis komandu, un kad vispār neizskatoties viņi ieinteresēti visā šajā pasākumā. Tā kā, lai cik stulbi būtu atkal aizvirzīties prom no sportiskā, bet ļoti iespējams, ka tur ir citi iemesli, kāpēc viņi spēlē tā, kā viņi spēlē. Es pamanīju vienu lietiņu, kas, tas varbūt baigais sīkums, ja, bet man vismaz liekas, izlaša sportā, ja tu esi nopietni līmeņa izlase, man liekas, ka visiem ir vienādi zeķi. Tā kā es saku, varbūt izklausās smieklīgi un kaut kādā veidā klišejs, varbūt man liekas, ka tas ir tas, ko tev pie ekipējuma to nodrošina. Šeit katram bija savas, un man liekas, bots tur skaidrs, kuram tur ir kādi dīli, tīpaši tādam Vučevičam, tur tu nevarēsi viņam tur uzvilkt tādīdas bots, ja viņš būs Nike atlēts un otrādi, ja, bet, varbūt tur kaut kas līdzīgs kā ar Bosniju, ka visu laiku ir kaut kādas finansiālās problēmas, un, labi, skaidrs, te mēs viņus uzņemam un visu sedzam, bet es pieļauju, ka viņiem varbūt nebija tas labākais sagatavošanās cikls arī. Tā varbūt, bet laukumā viņi tāpat. Arī tie tiešām spēlētāji, kuriem vajadzētu spēlēt. Es nezinu, man vismaz krīt acīs, tīpaši otrā spēle, ko es vairāk redzēju pret Kamerūnu. Perijs vispār nebija gatavs godīgi piespēles dot nevienam. Es nezinu, jo skatoties viņu, piemēram, Malagā, man nekad nebija strādājis iespējas, ka viņš nedod piespēles. Viņš vienkārši pietiekami pieklājis, bet šeit kaut kas tur tiešām nebija. Te arī nebija metēji, kam viņam iedot piespēles. Tur neviens no tiem džekiem nebija tur tāds super izteikts no kā tur studentski
centra derbija, man liekas, tā to komandu sauc, kur tur pusi komandas pārstāvēja no Podgoricas. Nu, kaut kā ļoti, ļoti Nē, nu nepārliecinoši. tas, Ļoti tāda var. nemetoša komanda. Viņi arī pirmajā spēlē pret Brazīliju. Brazīlieši diezgan daudz centās viņus provocēt. Un tā vietā, lai mestu to brīvo trīni, viņi izvēlējās vēl veikt vienu driblu un mest pulap tādu tālu pustālu. Kaut kā, jā, nezinu. Ļoti. Pēc tās pirmās spēles man bija ļoti liels cerības, ka mēs esam galvenie favorīti un ka mēs brauksim uz Parīzi, tāpēc, ka tā bija pirmā spēle un nevarīgi Melnkalne aizvilka Brazīliju līdz tādām pēdējām 3 minūtēm, kurās tur beigās tikai brazīlieši aizskrēja. Nu jā, un īstenībā tad arī pret Un tad bija tā Filipīnu spēle mums pašiem, tāpēc es tā... Nu jā, tad man tā diezgan ātri tā kā piezīmē mūsu atpakaļ uz zemes. Bet, nu, ar pie to Kamerūnu es godīgi gaidīju, ka, es nezinu, viņi tiks galā. Jo arī tā uzvara, viņiem ļoti grūti atnāca. Labi, tas beigās neko viņiem daudz dzīvē nemainīja, bet, nu, tiešām ļoti knapi uzvarēja beigās. Tikpat mierīgi varēja zaudēt, es domāju, vairāk paši kamerūnieši neizmantoja iespējas, ne tik, cik Melnkalna bija tiešām labāk. Man visiem melnkalniešiem vienīgais, ko man iekrita atmiņā ar pozitīvām lietām, bija Simonovičs. Tas ir vienīgais, ko es puslīdz atceros kā labu, un par pārējiem nekā īsti daudz pozitīvu, diemžēl es tā nevaru pateikt. Tuvojoties noslēgumam, varbūt tad nedaudz pieskaramies Kamerūnas izlasē. Uzreiz sākšu ar jautājumu Andrejam. Tavs brālis, Ojārs Siliņš, spēlējis kopā ar Kamerūnas līderi Jeremiju Hillu. Ko Ojārs ir stāstījis par viņu? Kas viņš? Jā, principā, jebkāda informācija, ko tu vari publiski izpaust par Hillu, es domāju, derēs. Tā, publiski, jā. Jā. Foršs Džeks. Viņi tur, cik es saprotu, toreiz Astonā diezgan daudz laika pavadīja kopā. -50 grādos, protams, ne jau tā ārā droši vien no dzīvokļiem, bet viens pie otra. Bet, jā, tāds chill džekiņš esot foršs. Bet, ja par sportisko, tad man liekas, ka viņš ir tāds baigais būsts Kamerūnai. No viņa ļoti daudz, kas ir atkarīgs šobrīd. Un es teiktu, ka viņi spēlē tādu arī atkal vēl citu stilu basketbolu, ar kādu mēs bieži droši vien neesam spēlējuši, pret kādu mēs droši vien bieži neesam spēlējuši. Jo viņš var īsi uzgāzt pār rokām pēc dribla, tur no 45 grādiem transitionā, un arī iegāzt, ne tikai uzgāzt. Un, jā, es teiktu, ka droši vien jau ka Rodionam atkal darbiņš, ne? Kā jums šķiet? Man arī izskatās, es liecos uz Rodionu, jo viņi ļoti tāda ātra skrienoša komanda, kur arī ļoti agresīvi iet pēc bumbām. Tas bija tas, ko es ievēroju pret Brazīliju. Tur būs, es domāju, garajiem būs grūti. Te gan vajadzētu uzreiz uz to pirmo sitienu atbildēt. Un kas vēl man likās ļoti tādu neparasti, ka Āfrikas komandām, man liekas, diezgan raksturīgi ir būt tādām nemetošām. Tur nav tādu izteiktu, varbūt, snaiperu. Tad te, man liekas, tepat viņu var uzlikt piecinieku, kur visi 5 met. Arī garais Lemanta centrs Naras vai Narasē, nezinu, kā viņu pareizi uzvārds latviskojas, pat viņš kaut ko vismaz pret Brazīliju uzmet. Viņi spēlē kā underdogi, un viņi par tādām komandām vienmēr ir grūti un bīstami, kā jau mēs to apliecinājām citām komandām pasaules kausā. Jo tur, tā ir tāda cita enerģija, kāda tu laukumā, kad tu spēlē kā underdogs. Tu vienkārši jūties tā brīvāk, tu neesi tik sasaistīts, tur, nezinu, izbaudi vairāk veiksmīgos brīžus un nepārdzīvo tik ļoti par neveiksmīgiem brīžiem. Un līdz ar to, jā, es teiktu, ka to pirmo pārbaudījumu ar tāds izteikts favorīts status mēs nepārbaudījām, neizturējām. Es gribētu cerēt un domāt, ka mēs būsim gatavāki šai reizei. Bet tā no sportiskās puses skatoties, es teiktu, jā, tu pieminēji tur tos garos spēlētājus, bet, teiksim, offensive rebound mums tāpat ir vairāk, arī otrās iespējas punkti ir vairāk. Nē, tas var būt vairāk. Pretēji tiem stereotipiem, ka visi afrikāņi tur vienmēr ir superatlētiski. Nē, viņi arī ir, bet tādā ziņā, ka es nezinu, vai viņi tik ļoti dominētajos spēles elementos, vismaz šajā turnīrā.
Ne, vismaz vizuāli vienkārši bija tā, ka viņi pirmkārt mēģināja skriet ātrie pārējie tajos brīžos, kad viņiem pret Brazīliju vedās tā spēle. Viņi ļoti daudz katoja, un principā līdz ar tiem katiem sanāk tā, ka, ja tev tas hils izdomā uzgāzt no 9 metriem pārējā, vienkārši ir tā, ka viņi arī diezgan daudz piepako to sodu laukumu, un ir kaut kādi 3 spēlētāji, kas ir gatavi pacīnīties par to bumbu. Un, nu, mums visticamāk, 4. un 5. pozīcija būs, ko fiziski likt pretī. Bet, nu, ja tas ir, nezinu, piemēram, tas pats Jānis Tīms pret, nezinu, Polu Ebuā, 3. pozīcijā cīņā par bumbu, nu, tad visticamāk tieši viņam ir tas pārsvars un vienkārši tas, kā viņi, teiksim, tā krēšo tos bordus. Tas man liekas, ka nevienmēr viņi dabū viņus, bet vienkārši vairāk tas, ka viņi ļoti aktīvi iet pēc viņiem. Nē, nu skaidrs, tur lietas patērēt kaut vai spēku vairāk pretnieku komandai. Līdz ar to zūd kvalitāte uzbrukumā. Nu, vairs zūd kvalitāte uzbrukumā. Bet, nu, es nezinu, man šķiet, ka tādā transition defensā tu jau nevar pa pozīcijām dalīt spēlētājus. Nu, tā, nu, tas pats Hills, man liekas, viņiem labākais rebounders, ne? Vai es tagad kaut ko jaucu? Viņš jau 5 reboundiem, man liekas, vāc, ja es nemaldos. Bet, jebkurā gadījumā, ja viņš pats izcīna to reboundu, nu nav tā, ka tur vienmēr kurts viņam Rodions būs blakus tajā brīdī, kad viņš pats pēc reboundu izcīnīšanas iesāks uzbrukumu. Tā kā tur būs ļoti svarīga tā lieta, kas mums stipri piekluboja gan pret Somiju, gan tagad pret Filipīnām. Tāda komandas tranzīšanas pārēja aizsardzībā spēlētāju pārdalīšana, tikšana galā ar nesaviem tiešajiem sedzamajiem. Es domāju, tas, tur būs tiešām jābūt ļoti gataviem pilnīgi visiem, visos brīžos, visādu veidu basketbolu. Tev vajag, man liekas, Hills ir labākais rebounders. Tev vajag tieši to, kas nebija pret Filipīnām. Šeit tiešām, kā jau Kristians iepriekš minēja, šeit nedrīkst būt negatīvi, jo arī tā nepārējot stereotipos, ka tā Āfrikas komanda, tad viņi fiziski spēcīgi, bet Fido patiešām varēja daļai arī laukumā redzēt. Pret Brazīliju, tā, kad viņi pirmajā puslaikā uzbūvēja to savu pārsvaru. Manuprāt, tas bija arī diezgan daudz pateicoties uz tiešām agresīvu aizsardzību. Ļoti daudz nopakoja soda laukumu ar tiešām agresīvu spēlēju. Un tur noteikti viegli neies. Jā, varbūt tiem, kas, es nezinu, skatās jauniešu turnīros Āfrikas komandas, tad šitie tomēr pieaugšo turnīros arī viņiem vēl viņi tomēr māk arī mest. Gan viss Hills, kas tika minēts. Man arī atmiņā iekrita vēl viens 23. numuriņš. Es tagad neatceros uz sītiem. Tas ir tāpēc, ka viņš Nē, viņš mēt. Nē, viņš arī mētas viņa pirmajā spēlē ievērot. Tas ir Atebā, jā. Viņš bija, man liekas, viņa tāds štāta dāvs bērtāns tā uz sajūtām. Viņš skrēja caur aizsagiem metu uzreiz pēc skrīniem. Arī pat pietiekami labi met. Gan pirmajā spēlē, gan arī otrajā. Brazīlija ir plus 19, plus mīnus. Viņš gan 3 punktus tikai iemet, bet viņš kaut ko darīja pareizi. Viņam šmuci bija tiešām sanākusi. Tur viss arēna to redzēja. Man žēl viņa īstenībā. Bet vēl īstenībā viena lieta, ko es gribu atzīmēt klausītājiem. Skaidrs, ka mūsu izlase būs paveikusi savu darbu, tur skautingā būs redzējis visas stiprās puses, vājās puses, būs kaut kāds spēles plāns, bet es gribētu aicināt klausītājus un varbūt skatītājus nenovērtēt Kamerūnu, jo tomēr viņu vadošie spēki, principā, visi spēlē Eiropas augstākajās un spēcīgākajās līgās, un tur māca cilvēki spēlēt basketbolu, un varbūt viņi nav tur, ne visi ir līderi, varbūt savās komandās vadošie spēlētāji, bet es saku par to pašu Ebuā, varbūt viņam tur nebija tie superīgākie cipari, bet es zinu, ka tāpat Milāns Olimpija par viņu interesējās, vēlējās tikt pie ilgtermiņa līguma ar viņu, un iepriekš arī viņš bija potenciāli drafta izvēle, tur šādu un tādu iemeslu dēļ, varbūt tas nepiepildījās, bet tagad viņš to karjeru savu lēnām virza uz augšu un tajā virzienā, kādu viņu varbūt agrāk prognozēja, un viņš, protams, nav vienīgais, tur es saku, ir Lemānas centrs, ir vēl tas Bajehe arī no A sērijas, varbūt nav tā labākā līga, kur Hills spēlē, bet, tas nemaina to, varbūt viņa meistarības līmeni, un kur viņš ir iepriekš spēlējis. Nē, līga jau laikam pat ir laba, bet es varu tāda. Nezinu, kā pareizi. Neforši tā var izteikties.
Bet, nu, tā īstenībā tā pasaules tā, ja uz mūsu spēlētājiem pasaules papīra, nu, arī tā, ka mums ir visu līderis savās komandas un numur viens spēlētāji. Tā kā tas vienmēr nedaudz mānīgi. Plus vēl Nē, nu izlasē, mums, kā mēs zinām, tāpat visiem spēlētājiem vienmēr ir, es nezinu, būs, ja tā var izteikt. Izlasē spēlētāji tomēr, manuprāt, lielākoties spēlē vēl labāk nekā klubos individuāli. es tur papētīju, nu, cik papētīju, vienkārši pagūglēju nedaudz. Viņi pirms kaut kāda laika, pirms kādiem dažiem gadiem esot sākuši tur to sastāvu pārbūvi, un tagad jaunākas paudzes džeki ir nākot iekšā. Un viņiem īstenībā tāds interesants treneris štābs ir. Viņiem ir galvenais treneris 85. gads, tā kā Gailīša un visos Krubeņa gads, bet viņš vēl nesen pats spēlēja basīt. Koledžā ir studējis, tad viņiem ir asistents, rīktīgi pieredzējis serbs, kurš ir strādājis tādos ļoti vidējos klubos. Tas Un vēl viens asistents, viņam ir 28-gadīgs spānis, kurš ir Islandē strādājis par asistentu pirms tam. Un augstākais līmenis viņam ir Rumānijas līgas asistents, profesionālā līmenī. Varētu būt, ka viņi bija kaut kur LinkedInā iemetuši darba piedāvājumu. Nē, tas varētu būt, jā. Vai kaut kur, kaut kādā federācijas mājaslapā, tad šie džeki atrada to. Bet tāda varbūt Mārtiņa Gulbis situācija viņa karjeras pirmsākumos, kad asistents bija Zvirgzdiņš, Igors Miglnieks un... Jā, nu šim serbam laikam nav īsti. Nē, nu pēc vecuma. Bet jā, nu kaut kas tāds. Nē, nu šis ir tomēr viņš 85. gadu, gandrīz 40 gadi jau tam galvenajam trenerim, bet vienkārši tas, ka viņš salīdzinoši nesen, viņš uzreiz pēc spēlētāja karjeras beigām bez mazliet kļuva par izlases galveno treneru. Tā kā tāds interesanti, jā. Ja varbūt tā visam noslēdzot tā pazīlēt kafijas biezumos, teiksim, ja būtu Paskals Siakams, vai tu liktu kameru, Paskals Siakams un Joels Embiids, vai tu liktu kameru kā galvenos favorītus uzreiz? Jā. Pie šī sastāva. Jā, noteikti. Un, piemēram, mums ir Porziņš. Nē, nu jā, labi. Nu, tur bija divi tādi. Ok, tikai Paskals Siakams, tā kā Embiids jau ir izvēlējies vieglāku ceļu. Tas mēs esam ar Porziņu, bet, nu, kaut gan nē, es domāju, tāpat liktu. Pat ar bez Porziņu arī. Ja ir viens, ja viņi ir abi divi. Nu, tikai Siakams, Embiids ir izvēlējies savu veids izvēli. Nu, es teiktu, ka nē, nu, gan jau, es domāju, liktu kā favorīts, bet, nu jā, tur tad būtu vēl smagāk. Tu, Andrej? Nu, es laikam paliktu ar Latviju. Jā, ja Siakams būtu. Nu, baigi grūti tā, nezinu. Es neesmu labs uz šitiem. Nu, jā. Tur jau īstenībā tā diezgan sarežģīts Siakams, jūs nevēlas vispār nav izlasījis spēlēs, vai ne? Nekad nav sanācis vēl viņam. Nē, bet viņš ir katru vasaru stāstījis, cik tā kā Bens Simons un visu vienkārši. Tas, lai es nezinu, lai noņemtu kaut kādu spiedienu no sevis mājās, vai kā, es nezinu, kāds tā kā ir mērķis tam visam. Tā kā pasaka, jā, nezinu, tur... tur vienkārši tas, ka tu nezini, ja viņš nav vispār tur nekad bijis, vispār apgrozījies blakus. Tad tu nevari īsti, es nezinu, nevar īsti tā zināt, kā būtu, kas tur viņu. Grūti tomēr ielikt komandā tādu spēlētāju, viņš to nekad nav bijis. Bet labi, tiešām tagad pats pēdējais, gan jau ierakstīsim jaunu epizodu pēc kvalifikācijas turnīra, nu tad lūkšu noprognozēt, kas brauks uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm no Rīgas kvalifikācijas turnīra. Es iešu patriotiski un teikšu, ka Latvija. Nu, es arī liekšu Latviju, es tādu baigi negribu neko citu prognozēt. Bet tā, es domāju, pragmatiski varbūt. Atkal nošaugu greizi. Jo man liekas, ka, ja tā var teikt, liels iegūms ir tas, ka ne tu izkriti. Jo... Es teiktu, ka brauks mūsu pusfināla uzvarētājs. Ok, tas ir labs variants. Tas ir mazliet labāk nekā vienkārši pateikt Latviju. Nu, jā, tas tāds varbūt vajadzēja sagatavot kaut kā labāk beigām. Bet man liekas, ka tāds pluss ir tas, ka Netū tomēr izkrīt, jo īpaši tajā pirmajā spēlē pret Melnkalnu viņš izskaties krietni labāk par Periju un vispār nevarēja pateikt to, ka viņš gadu nav spēlējis basketbolu. Bet, diemžēl viņš atkal ir traumēts. Jā, bet mums vēl līdz tam Brazīļiem jātiek vēl ir. Jā, labi nenovecoja, redzējāt, jā? Pāris stundas pirms pirmās spēles. Fenerbahčes fani ir ļoti priecīgi redzēt Neto atgriežamies laukumā.
bija bildīta ar to, kā viņš ir savainots un kā viņš tagad Brazīlijas ilsā. Pāris stundas vēlāk tas viss beidzās tā, kā beidzās. Jā, viņam kaut kā galīgi neiet kopš. Jā. Bet labi, liels paldies, ka klausījāties. Liels paldies, Andrej, ka pievienojies. Manuprāt, gana tā produktīvi apspriedām aizvadītās spēles, un tad jau tiekamies pēc izšķirošajām spēlēm. Tā kā paldies. Jā, paldies, ka uzaicinājāt.